Vārds rektoram, profesorim Artim Sīmanim. Ekscelences, dāmas un kungi, akadēmijas mācību spēka darbinieki, studējošie, akadēmijas absolventi un visi mūsu šī vakara viesi. Šodien mūs visus vieno svētku un piederības sajūta. Piederība Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijai, piederība Latvijas muzikālajai kultūrai. Mēs svinam Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas bijušās Latvijas konservatorijas 95. dzimšanas dienu. Tieši šajā zālē 95 gadus atpakaļ, 1920. gada 11. janvārī, skanot Jāzepa Vītola speciāli konservatorijas atklāšanas svētkiem komponētajai Odai Līgai, ar Edvarda Virdas vārdiem notika oficiālais konservatorijas atklāšanas pasākums. Ar lepnumu mēs varam teikt, ka Latvijas mūzikas akadēmija ir tikpat kā vienaudze neatkarīgai Latvijas valstī. Latvijas Republikas valstiskuma pasludināšana 1918. gada 18. novembrī bija tikai valstiskā veidojuma procesa aizsākums. Īstas neatkarīgas valsts veidošanās notika turpmāk, organizējoties jaunajām nacionālajām politiskajām izglītības un kultūras institūcijām Latvijas Universitātei, Latvijas Nacionālajai operai, Latvijas Mākslas akadēmijai, Latvijas Nacionālajai bibliotekai, Latvijas Nacionālajam teātrim un, protams, arī Latvijas konservatorijai. Šajos 95 gados mūzikas akadēmijas vēsture ir cieši savijusies ar mūsu valsts vēsturi. Un laikam tieši Latvijas Republikas neatkarības atjaunošana gandrīz 25 gadus atpakaļ, 1990. gada 4. maijā, ir bijis jauns atspērienu punkts un dzenulis visas Latvijas kultūras, tajā skaitā arī muzikālās un, protams, arī Latvijas mūzikas akadēmijas attīstībā un izaugsmē. Ceru, ka sagaidot akadēmijas 100 gadi, mēs varēsim pārlapot jaunizdot grāmatu par tās vēsturi un notikumiem 100 gadu garumā. Bet šodien es vēlētos ļoti īsi atzīmēt tikai to, ko visi kopīgi esam paveikuši kopš iepriekšējās jubilejas 5 gadus atpakaļ. Un tas ir daudz, ar ko varam lepoties. Bēniņu stāvā izbūvētas jaunas, modernas mācību auditorijas ar jauniem mūzikas instrumentiem, moderna skaņu ierakstu studija, jauna Latvijas mobilā telefona vārdā nosauktā kamermūzikas zāle ar lielisku Steinway flīģeli, pirmās pēckara gados Latvijā uzbūvētās 3-manuāļu ērģeles, ko atklājām pērn, modernas skaņu ierakstu kabinets ar nošu un grāmatu biblioteku. Esam spējuši saglabāt un arī atjaunot mūsu organizēto starptautisko konkursu tradīcijas. Jāzepa Vītola 6. starptautiskais pianistu konkurss 2013. gadā, Jāzepa Vītola 5. starptautiskais kordiriģentu konkurss pērn. Šie konkursi organizēti sadarbībā ar Latvijas koncertiem. Mēs varam lepoties ar mūsu mācību spēkiem. Pirmkārt jau ar tiem, kas daudzu gadu garumā savas prasmes, zināšanas, pieredzi ar augstu profesionalitāti un entuziasmu nodod topošajiem mūziķiem un mūzikas pedagogiem. Gandarījums, ka ik gadu pie mums nu jau kā mācību spēki atgriežas arī mūsu akadēmijas absolventi. Daudz no viņiem papildinājuši savas zināšanas un prasmes vadošajās ārzemju mūzikas augstskolās un mūzikas kolektīvos. Varam būt gandarīti, ka mūsu akadēmijas absolventi muzicē uz pasaules nozīmīgāko operu un koncertu zāļu skatuvēm, spēlē vadošajos pasaules simfoniskajos orķestros un ne tikai spēlē, bet arī diriģē tos. Es varu atkārtot Latvijas valsts prezidenta Andra Bērziņa teikto dažas dienas atpakaļ Latvijas Nacionālajā operā, atklājot Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Latvija ir Eiropas sastāvdaļa dažādās jomās. Visbūtiskāk un vissenāk kultūras jomā, jo īpaši Latvija ir plaši pazīstama ar saviem mūzikas sasniegumiem un izciliem mūziķiem visā pasaulē. Citāta beigas. Un tas ir arī Latvijas mūzikas akadēmijas nopelns. Bet pats nozīmīgākais, ka visi kopā mēs esam tie, kas veido un attīsta mūzikas kultūru šeit, Latvijā. Bet jubilejas reize, tas ir skats ir nākotnē. Jau jūnijā pēc 11 gadu pārtraukuma norisināsies Jāzepa Vītola jau 4. starptautiskais vokālistu konkurss, ko mēs organizējam kopā ar Latvijas Nacionālo operu. Konkursu žūriju vadīs mūsu akadēmijas absolventi, viena no šī brīža pasaules izcilākajām operdziedonēm Maija Kovaļevska.
2016. gadā plānojam starptautisko Andreja Jurjāna Pūšama instrumentālistu konkursu. Jau šajā sezonā Akadēmijas simfoniskais orķestris koncertēs ne tikai šeit, Mūzikas akadēmijas lielajā zālē, bet arī Daugavpilī, Krāslavā un Viļņā. Tie varbūt ir daži tuvākie un iezīmīgākie notikumi, bet kopumā ik katru studiju gadu mūsu Mūzikas akadēmijā ir ap 300 muzikālu pasākumu, koncertu, meistarklases, konferences, konkursi, festivāli. Šajā jubilejas reizē es vēlētos sirsnīgi sveikt un pateikties mūsu mācību spēkiem un visiem darbiniekiem, gan esošajiem, gan bijušajiem, par jūsu profesionalitāti, neatlaidību, prasīgumu, par jūsu nenovērtējumu ieguldījumu jauno mūziķu izglītošanā, Mūzikas akadēmijas izaugsmē. Sveiciens studējošiem, bakalauriem, maģistrantiem, doktorantiem. Prieks, ka jūs esat izvēlējušies šo grūto, tomēr ļoti vildinošo mūziķu profesiju. Mūsu svētku sveicienu arī akadēmijas absolventiem, sadarbības partneriem, draugiem, dombiedriem, visiem, kas jūt piederību Latvijas mūzikas kultūrai, Latvijas Mūzikas akadēmijai. Lai mums visiem jauks šis vakars, daudz laimes Jāzep Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas 95. dzimšanas dienā.